Pēc skolas beigšanas uz eksāmenu jāierodas tajā CSDD nodaļā, kurā autoskola jūs reģistrēja. Tas nozīmē, ka ja esat mācījies autoskolā Rīgā, tad arī eksāmens jākārto Rīgā. Nokārtot eksāmenu un saņemt A kategorijas vadītāja apliecību jūs varat CSDD nodaļās Ventspilī, Talsos, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī vai Rēzeknē. Es gribētu pieteikties motociklu eksāmenam. Piesakoties eksāmenam jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa, pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecība, auto apmācības iestādes beigšanas apliecība, pase vai, ja ir, Latvijā izdota vadītāja apliecība. Man nav līdzi pases, vai es varu iesniegt vadītāja apliecību? Jā, jūs varat, tā kā jums ir B kategorija, tad jums būs jākārto tikai braukšanas eksāmens. Ja jums jau ir tiesības vadīt B vai augstākas kategorijas transporta līdzekļus, teorētiskais eksāmens nav jākārto, un jūs uzreiz varat pieteikties vadīšanas eksāmenam. Ja nē, vispirms jānokārto teorētiskais eksāmens.